Labdien, mani sauc Gita, un šie ir atkal mani kamoliņu stāsti. Pagājušajā reizē mēs ar jums nepaspējām laika trūkuma dēļ paskatīties uz maniem dzīvu jaunumiem, un es solīju, ka šī reize būs tā, ar ko mēs sāksim. Tātad šodien manos plānos ir izstāstīt par visiem tiem jaunumiem, ko es esmu iegādājusies pēdējo, var teikt, 2 mēnešu laikā, un pastāstīšu, kas no tā visa man jau ir tapis. Paralēli arī, protams, par uzadītajiem darbiņiem un par to, kas man šobrīd ir uz adatām un lēnā garā top. Tā, iekārtojies ērtāk, paņem savu mīļo adīklīti, un varbūt kāda no jums dara mājas darbus un fonā klausās mani, bet jebkurā gadījumā es saku, lai patīkama klausīšanās un skatīšanās, un ļoti, ļoti ceru, ka kaut kas no tā, ko es tev stāstīšu, arī noderēs. Ko? Pirmais – pirkumi. Vasaras sākumā, pareizāk sakot, manuprāt, kaut kad maija beigās vai pašā jūnija sākumā notika adījumu sezonas pēdējais pārgājiens, kurā mēs ar adītājām staigājām pa Ogri, un, protams, kā tad Ogre bez Elisendas apmeklējuma. Un, tajā dzīvu daudzumā, kas tur ir diezgan grūti orientēties, ir jācelā katra spole, lai saprastu, kas tur vispār ir iekšā un cik metru, un var sekot krāsu, un visa pārējā daudzumā tu vienkārši apjūts. Un gandrīz jau taisījos iet ārā no veikala, kad es pamanīju šo te skaistu, šobrīd jums ļoti skaisti ir redzams tonis, zili, tāds mierīgi zils ar nedaudz pelēcīgu krikumiņu iekšā, un šī spole mums ir alpaka un 750 metri 100 gramos. Un spoles, protams, Elisendā tur netina, un es nopirku gandrīz kilogramu, manuprāt, kilograms kaut kādu tur 5 vai 10 grami, pa 30 eiro. Ja? Tātad šādu dzīvu es nevarēju palaist garām par tādu cenu, un nopirku veselu kilogramu. Kas tad man no šī kilograma ir tapis? Jūs redziet, ka spole ir gandrīz uz pusi samazinājusies, un man fonā stāv jaka, kuru es uzadīju no šīs dzijas. Es liku 2 kārtās šo te pavadieniņu, un klāt vēl man gāja tāds pagaišs mohēra zīdu pavadieniņš un adiju ar 4. numura adatām, jaku, kas ir no Ankerstrich Rebel. Saitīti es pielikšu jums uz apakšā infoboksā, un šim te aprakstam ir gan īsā versija, gan garā versija, un jāsaka tā, ka es adīju garo versiju, tādu pāri dibenam, bez pogām, jo šī jaka, tā kā ir paredzēta adīt gan ar pogām, gan bez pogām, un tā kā viņai ir ļoti plata augšā šī krāgas daļa, tad ļoti skaisti atlokās un izskatās pilnīgi kā speciāli uzadīta krādziņa. Vienīgais gan, ko es domāju pēc apraksta, man īsti nepatīk, kā veidojas tā šuve, sevišķi tad, ja es šo krādziņu plānoju nesāt tā, kā šobrīd man ir saliekusies, bet katrā ziņā gribu teikt, ka ārkārtīgi interesants apraksts, kur sāk ar ļoti platu kaklu, pēc tam aiziet uz japāņu plecu, pieņem priekšējās daļas klāt, ar pagrieziena rindām uztaisa tā, lai šī krāga šī vietā paplatinātos, ja, un tālāk jau tātad tiek pādīts gabaliņš, pieņemtas piedurknes, un tālāk jau mēs pieaudzējam gan piedurknes,
gan stāvu. Šis ir kaut kas līdzīgs reglānam, kaut kas līdzīgs Japāņu plecam. Katrā ziņā jakai ir ārkārtīgi jauka, interesanta konstrukcija, un rezultāts man ļoti patīk, un man pat ir tāda doma, ka es plānoju uzadīt arī īso versiju šai jakai, jo patiešām ļoti, ļoti labi, un šo te garo jaku, visa garā jaka man svēr 470 gramus, ja? Un tā, kā tu redzi, man vēl ir veselam vienam kārtīgam izstrādājumam dzija, ko es pirku Elisendā. Protams, bija atbraukusi arī mana draudzene Olita, un Olita kā vienmēr brauc ar dāvanām, un par vienu no dāvanām es jums jau stāstīju pagājušajā reizē, un tās bija zīda dzija, 100% zīds, šņurīte, no kura es uzadīju to brūno džemperīti, kas man bija pagājušajā reizē mugurā. Bet Olita brauca un man atveda šādu te buklētu kašmiru, 100%, un man tagad ir jāsaka tā, man ir divas šādas spolītes, un man šī skaistuļa pietiks, laikam visdrīzāk jaciņai, jo tā es saprotu, ka man būs praktiskāka nesāšanai, bet kādu modelīti es izvēlēšos, es vēl nezinu, bet man jau ir daži padomā, katrā ziņā šīs te ir 100% kašmirs, un paldies, Olita, tev par šo skaisto dāvanu. Tagad ir tikai jāķeras klāt, lai rudenī būtu silts adījums mugurā, un varētu atcerēties par tevi. Un tradicionāli, tad, kad mēs ar Olitu tiekamies, bez dzīvu veikalu apmeklējuma mums nekādīgi nesanāk, un tāpēc mēs arī sarunājām tikšanos un aizbraucām uz Jārns LV veikalu noliktavu, kurā es tātad nopirku sev dzijas, kas man ļoti, ļoti patīk. Viena no šādām dzijām ir šī te mani veci mīļā, veci rozā, ja? Man šis tonīts ļoti patīk, un šeit man ir jāsaka, tas ir 30% zīds, un kas mums tur ir, 70% merino, ja? Tātad sastāvs ir ļoti, ļoti jauks, un maksāja 63 eiro kilogramā, ja? Šeit man ir puskilograms, un metrāža ir 1400 metri 100 gramos. Tātad, visticamāk, sadīšu viņu kādos 3 vai 4 pavadienos, padomāšu, ko es gribu, laikam 3 pavadienos kaut ko skaistu, labi skaista kaut kādu mežģīnu rakstiņu. Šeit man arī taps skaists džemperīts, jo šī dzija man ļoti, ļoti patīk. Un, protams, it kā pilnīgi necila, pelēcīgs, gaiši zils, kaut kas no piparmētras, tāds pavisam, tāds interesants tonītis, liekas, pilnīgi nekas, bet sastāvs gan šeit ir ļoti interesants. Te ir gan mohēra, gan merino, gan kašmirs, ja? Un šī ir 500 metri 100 gramos, un arī maksāja 70 eiro kilogramā, un šeit es esmu paņēmusi tieši priekš viena džemperīša. Šis būs viens pavadiens, ko es likšu klāt, un man vēl gribējās drusku paspilgtināt toni, un es nopirku vēl šādu te merino, ko es pielikšu klāt, un lai tas būtu vēl pūkaināks, tad man nopirku arī vēl klāt šo te mohēru ar zīdu, ja, tā kā sajaucot kopā, šeit man būs atkal vai jaka, visticamāk jaka, jau padomāju konkrēts modelīts, un šie te man ies visi kopā. Bet noteikti mohēra paliks pāri, tā kā vēl varēs padomāt, ko un kā darīt, jo man no iepriekšējām reizēm, no iepriekšējiem adījumiem ir saglabājušies šādas te
gaiši zilās spoles, te ir gan 100% kašmirs, gan merino ar zīdu, un sakombinējot pa vienam pavadienam kopā ar mohēru, tur iznāk kaut kas plāns un pavisam vienkārši vēl veselam džemperītim. Un skatoties dažādus apraides par dzijām, par dziju jaunumiem, dziju pasaulē, es esmu ļoti daudz dzirdējusi par artikulu, kas saucas Babā, un tas mums ir tā, Brunello Cucinelli, meloju, Zegna Barufa fabrika, artikuls Babā, un 10% ir kašmirs un 30%, ja nemaldos, zīds un kaut gan te kaut kas neiet kopā ar tiem, bet katrā ziņā metrāža ir 1500 metri 100 gramos. Par šo artikulu es esmu dzirdējusi ļoti daudz labas lietas, atveras. Tur ir merino pamatā, un tad tur ir mazliet šie te piejaukumi varētu būt, kā gan tas zīds, gan kašmirs ir tie 10 un 30% un 60% ir merino. Tā varētu būt. Nu, tā kā var, ja skatās Jans LV veikaliņā, tad viņiem ir pie šī te artikula arī ļoti precīzi norādīts šis te sastāvs. Bet katrā ziņā šis ir viens no merino un citu materiālu sajaukumiem, viens no ļoti, ļoti labiem artikuliem. Un vienīgais, kad esmu dzirdējusi, ka šo artikulu atdot tikai labiskajā adījumā, viņš mēdz adījums šķiepties, tāpēc ieteicams ir radīt kādus rakstus, labiskos, krēliskos, un tad viss būs kārtībā. Un šis man ir tāds slapja asfalta krāsā, te man ir pietiekami daudz, tā kā te iznāks kārtīgs bieži džemperis lielam izmēram. Šo es gan laikam ņēmu kaut ko priekš saviem puišiem, dēlam, vīram vai znotiem, tā kā vārds sakot, šis ir vēl viens pirkums. Un Olita vēl braucot, man uzdāvināja 2 kamoliņus šādas firmas zeķu dziju, šādu gan es nekad nebiju adījusi. Viens bija tāds brūnāks, un otrs bija tāds vairāk uz pelēcīgiem toņiem, un šeit te ražotājs otrā pusītē mums dot instrukciju, lai sanāktu 2 vienādas zeķītes. Šeit tabuliņā ir norādījumi izmēriem, gan pēdas garumā, cik katram izmēram baldziņus vajag uz adatām, ko darīt, lai sanāktu skaistas zeķītes. Un katrā ziņā ļoti vērtīgā informācija, tā ka ir vērts šādi tad paskatīties uz zeķu etiķetēm, jo šī nav vienīgā firma, kas to dara. Un tāpēc man viens kamoliņš vēl ir palicis, bet no tā otra kamoliņa es uzadīju vīram zeķes. Redziet, kādas interesantas sanāk. 44. izmērs, abas zeķītes sanāk vienādas. Ja, tā kā es pēdējā laikā vienmēr radu bumeranga papēdis ar pacēluma tiesu gan 44., 45. un 6. es radu vairāk kā 5 reizes, šeit man bija 6 pieaudzējumi, ja, un tāds pagars stulmiņš, jo man ļoti patīk, tad, kad zeķīte var salikt, kad pēdē tikpat gara, cik tā kā stulma daļa. No šīs te kamoliņa redziet, cik ļoti atšķirīgas krāsas, ja šeit bija vairāk brūni pelēks, tad šis būs vairāk tāds tā kā uz oranžīgo, tā kā uz tādu brūnu gan oranžīgiem toņiem. Ja? Katrā ziņā man ļoti patika dzija, ļoti tāda vilnīga, nav no mīkstajām, bet adīta ar 2,25 adatiņām, un patiešām ļoti, ļoti jauka, man pilnīgi jauna dzija. Ja tev tāda trāpās, noteikti pēc un pamēģini. Kaut gan Latvijā šo firmu es, godīgi sakot, nekur neesmu redzējusi.
Nu, un ja jau mēs vēl par pirkumiem, tad man publiskās adīšanas dienā, kas bija 14. jūnijā, mēs braucām Lāsma mani aizveda uz Pabežiem, kur tikās adītājas pie kultūras nama. Nu, un, protams, ja mēs esam, tad kā tad bez dzijām un bez visa pārējā. Un Kristīne Marumajans bija atbraukusi ar savu krāsoto dziju lielo kasti. Un mums bija ārkārtīgi, kā vienmēr, tā kā mušas uz saldumiem. Tur bija ko redzēt, izvēlēties, cita audzināja raksturu, cita vienkārši priecājās. Un arī es ieraudzīju, un man iekrita acī, šādi 3 skaistuļi. Redziet? Kristīnas krāsotā dzīņa. Tā kā standarta izmēriņš Merino dzijai. Jā, paskatieties, pilnīgi fantastiskas krāsas. Un šīm te klāt vēl šī te mohēra ar zīdu, kur mohēra ir 60% un zīds 40%, kas arī nopērkam pie Kristīnes. Un jāsaka, tā ļoti mīksta un fantastiska dzija, un es zinu, ka ļoti daudzas adītājas ir iemīlējušas tieši šo mohēru tās pūkainuma un satura dēļ, un ādēt fantastiskas jakas, džemperus un visu pārējo. Tā kā gribu uzreiz teikt, šī nav veikala reklāma, un visus veikalus, ko es minu, es to stāstu tev, lai tu zinātu, kur var skatīties un kur var ko atrast. Bet katrā ziņā es nereklamēju, man par to neviens nemaksā, bet vienkārši tā ir mana pieredze, kuru es saku jums, lai arī jūs redzētu, kur ko skatīties. Un kā jūs ziniet, šos te veikaliņus es arī ielikšu, tā kā saiti Marumajans Etsy veikaliņā, tā kā šī ir mohēra ļoti, ļoti jauka un man ļoti, ļoti patīk. Par dzijām runājot, tie laikam ir pilnīgi visi jaunumi, kas ir iegādāti. Es neatceros, vai es jums rādīju arī šos 2 Kristīnes krāsotos skaistuļus. Šos es nopirku tad, kad Kristīne organizēja atvadu pasākumu Rīgā savam veikaliņam, jo viņa tur vairs nav klātienē, bet, paskatieties, īsta krāsu terapija, un šeit es redzu kādu skaistu šālīti vai kaut ko abus 2 sakombinējot kopā. Fantastiski. Manuprāt, es teicu, ka es gribēju vienu no tiem izmantot džemperim arī ar Kristīnas krāsoto pamatu, bet katrā ziņā man visu laiku ielien pa vidu kaut kādi projekti, un tā kā īsti nevar paspēt visu, ko gribu uzadīt, bet šīs ir tās lietas, kurām es drīz ķeršos klāt. Patreiz jums turpināsies stāstījums, bet es uz mazu pauzīti, jo savādāk man ir problēmas pie montāžas. Es jums esmu izstāstījusi par saviem dziju pirkumiem, un šobrīd gatavie darbi. Man mugurā ir viens no maniem gatavajiem darbiņiem, tātad linu džemperītis, pamēģināšu piecelties, jā. Linu džemperītis pagrozīšos ar nolaideno plecu un apkaklīti un adīts no atsevišķām detaļām. Par šo te dzīņu, ko es nopirku Vulijārnā, es stāstīju pagājušajā reizē, tāpēc, ja tevi interesē, tad noteikti paskaties iepriekšējo apraidi, ja tu to vēl neesi izdarījusi. Bet šīs džemperīts ir uzadīts, un arī rakstiņš man, kā jau es stāstīju, ir no Vulijārna paraudziņa, ko man iedeva pārdevēja. Man zem iepriekšējiem video bija jautājums par to, kur es ņemu rakstiņus. Rakstīņus es veidoju, tā kā savu rakstu krātuvīti, jo Instagramā es sekoju līdzi
dažādiem profiliem, kuros ir tikai adījumu raksti, un interesantākos es mēdzu sev saglabāt, un kas man arī patīk, Vulijans pēdējā laikā Instagramā ievietojot jaunās dzīves, liek arī paraudziņus, kas ir uzadītas no tām, un paraudziņam klāt ir arī tehniskais zīmējums rakstiņam. Un visus šos rakstiņus, kas ir ar šiem te tehniskajiem zīmējumiem, kuri man patīk, es saglabāju sev, lai pēc tam varētu izvēlēties no tā, kas man patīk, un tādā veidā lēnā garā es veidoju arī savu rakstu kolekciju, saglabāju to sev un, iesaku arī tev pasakot un veidot rakstu kolekcijas, ja tu to vēl neesi sākusi darīt. Un runājot par šo džemperīti, tātad sastāvs bija 65% lins, 7% zīds, 28% kokvilna un metrāža bija 390 metri 100 gramos. Un šim džemperītim man izadījās, kur tu man esi džemperīti, 260 grami tikai, ja? Tā kā ar piedurknītēm līdz elkonim un pietiekami brīvu šo te brīvuma tiesu es adīju ar adatiņām 3,25, kā jau teicu, ar atsevišķām detaļām. Man lūdza pastāstīt, kā es veidoju šo te kakla apstrādāšanu. Te ir atkal ketelēmas kabatā, tas īpašais, kas paslēp vīlīti, ja? Tātad, ja mēs paskatāmies, tā vīlīte ir smuka gan no labās, gan no kreisās puses. To es bieži izmantoju arī jaku aizderēm un kaklam, tā kā es tā plānoju, ka varētu uzņemt atsevišķu video, kurā es parādu, kā to darīt, kā izmantot kaklu apdarē, kā izmantot jakas aizdarītei, lai pēc tam būtu vieglāk to atrast, nevis skatīties kaut kur, meklēt, kurā video tas bija, kurā apraidē tas bija, kurā brīdī. Tā kā, tas ir viens no tādiem plāniņiem, ko es varētu izdarīt, ja? Un tāpēc šobrīd par to es vairāk tā kā nestāstīšu. Katrā ziņā esmu ļoti apmierināta gan ar rakstu, gan ar iznākumu, un nekas šeit nav sarežģīts, vienkāršas detaļas ar pleca slīpumu, piedurknītes ir ar šī te gala, tā kā nepabeigtajām kārtām, lai labāk veidoja šī te plecu līnija, un tālāk jau viss vienkārši. Vēl šajā laikā es esmu uzadījusi vēl divus pārus bez šī, no tā, kas man ir bijis. Viena pārīte es pavisam nesen pagājušajās nedēļas nogalē es biju adītāju nometnē, ko organizē Ilze un Rū adījumi. Mēs bijām Ērgļos, fantastiski pavadījām 4 dienas, un es kā vienu no adījumiem ņēmu adīt zeķis, tātad Lanosa Super Merino, un uzadīju pabeidzu pēc atgriešanās arī 44. izmēra zeķes, bet šīs gan man ir tikai uzadītas un nav pabeigtas, nav izmazgātas, jo man ir tikai vieni lielie bloķētāji, formētāji, un man žuva vienas citas zeķes, un šīs palika vēl neizmazgātas. Tā kā šīs man vēl ir jāizmazgā, jo tuvojoties rudenim un ziemai, es saprotu, ka mana izmēra zeķes man pašai ļoti daudz, bet man vajag zeķes notiem vīram un dēlam, tā kā visi lielie izmēri no 44. līdz pat 45. ar pusi un 43. un tāpēc es te lēnā garā adu arī šos te lielos izmērus. Un, protams, kā jebkurai adītājai, man ir pietiekami daudz dažādu galiņu,
kamoliņu, kas paliek pāri no zeķu adīšanas, un, lai tie nemētātos pa māju, tad man ir tapušas šādas te arī 44. izmēra zeķes no dažādiem atlikumiem. Šis te brūnais, gaiši brūnais, ja es nemaldos, tas man bija no online kaut kādas zeķu dzijas, kas ir laikam seškārtīgā, jo tā ir mazliet rupjāka nekā parastā četrkārtīgā. Un arī šeit man bija tādi divi mazi kamoliņi sūnu zaļās, tad ir kaut kādi mazi galiņi šādas, un vēl bija šī te arī dzīņa, kas palikuši tādi burtiski mazi kamoliņi no kaut kādu zeķu adīšanas, un tad, kad es adīju, es saprotu, ka man pietrūks gaiši brūnās dzijas, un tāpēc es šeit svītriņas kombinēju tā, ka šī raibā bija pamatā un bija divas svītriņas gaiši brūnās, pēc papēžas pārgāju otrādi, jo man sāka pietrūkt šīs dzijas, un kā jūs redziet, pašas pēdas nobeigumam un putgalam man aptrūkās gaiši brūnās dzijas, un tad es paņēmu no saviem krājumiem vēl tādu citu šokolādes krāsas dziju un ielaidu pāris svītriņas, un tā kā man sanāca tādi svītrainīši no pilnīgiem atlikumiem, un tā kā šī dzīņa ir daudz rupjāka par četrkārtīgo standarta dziju, tad šeit man izgāja 110 grami, ja? Šīs zeķes man ir 110 grami, kā jau teicu, 44. 45. izmērs, un pa šo laiku, kamēr mēs ar jums neredzējāmies, ir tapuši šie 3 zeķu pārīši. Un, ja mēs runājam par vēl vienu pirkumu nometnē, es tiku pie tādas projekta somiņas, kas ir domāta speciāli adītājiem. Redziet, ļoti skaisti, un tā kā es adīju šīs zeķītes, var teikt, ļoti pieskaņojās manas zeķītes šim te projektiņam. Somiņa kā somiņa ļoti skaisti nostrādāta ar ādas rokturīšiem, ar visādām citām lietiņām, bet šajā somiņā pats labākais ir šī te kabatiņa, kurā, tad, kad tu adi zeķīti vai cimdu, tu ieliec iekšā, iesprādzē iekšā adatiņas, zeķīte vai cimdiņš nāk ārā, ieloki iekšā un nemūk nekur prom valdziņi no adatas. Un šīs ir tāds fantastiska somiņa tieši priekš zeķu un cimdu projektiņiem. Šo šuva Ingūna, un es esmu par šo te ļoti, ļoti priecīga, jo te ir divi vienā. Gan adatu turētais, lai valdziņi nemūk prom, gan arī ielikt projektiņu adījumā. Nu ko, tādi ir visi mani šie te uzadītie darbiņi pa šīm te 3,5 nedēļām, bet vēl man uz adatām ir 2 darbi. Vienu no tiem es sāku adīt braucot uz nometni, jo, paši ziniet, tad, kad adītāju ir ļoti daudz kopā, tad nekādus baigos sarežģītos rakstus nevar radīt, jo tur nepārtrauktas sarunas, smiekli un viss pārējais, ka tur ir ļoti vienkārši nojukt, un tāpēc es paņēmu līdzi gan zeķītes, kas man bija iesāktas adīt, gan iesāku adīt lakatu no pāces, vienkārtīgās, un šie te lakati man ir ar tādu domu, kā jau es teicu, vasaras vakariem dārzā, ko uzmest uz pleciem vai tā kā ir vēsāks, vai arī mājās, un es nevaru teikt, ka es esmu ļoti liels pāces fans, un man nav lielu pāces dzijas krājumu, bet man ir, bija šāda viena pilna kūciņa un viena mazāka, un tad man ir pārpalikumi no viena cita lakata, tādi mazi brūni gabaliņi, un man ir tāda doma, ka es vienkārši viņus kombinēšu iekšā šeit, tos brūnganos arī pie šīs dzijas un adīšu, cik daudz man sanāks šim te vienam lakatam, un tad viens man tur ir tāds
kaut kādi zaļganīgie tonīši, tāds pusotra kūciņa, un es viņus vienkārši izadīšu, lai labāk stāv lakats, ko tu vari izmantot, nevis vienkārši dzija, kas ir nolikta un krāja putekļus. Ja? Tā kā mans sapnis visus šos te izadīt lakatos, un man ir pietiekami daudz dzijas, kuras es varu, tā kā sādīt lakatus un, tā kā lietot ikdienā. Un skatoties kaut kādas apraides, es ieraudzīju vienu skaistu topiņu, kas ir pēc maksas apraksta. Šobrīd es neteikšu, kas tas ir, lai nepareizi neizrunātu un nebūtu visādu problēmu. Es ielikšu saiti uz Ravelry aprakstam infoboksā. Un vakarā no Drops Bella, tas ir dzijas, kurā ir, mēģināšu pateikt sastāvu. Tur ir 53% kokvilna, 33% viskoze un 14% lins. Ja? Drops Bella dzija, kas man ļoti patīk vasaras adījumos, jo viskozīte iedod tādu vieglumu, vijīgumu un vērsumu, savukārt lins un kokvilna, kā jau jūs saprotiet, visu pārējo. Tagad gan krāsa ir nesmuki sarkana, bet pēc būtības šī ir tāda ķiršu sarkana krāsiņa, numuriņu tūlīt pateikšu, kas tas mums ir par numuru, 12. krāsa. Ja tu skaties Beldziju, tad pie tirgotāja tu redzēsi pareizo krāsu, aveņu sarkans. Tas būs laikam visprecīzākais. Un šeit arī tāda ļoti interesanta konstrukcija, tu uzņem valdziņus un atdot valnīti, paralēli veido plecu slīpumu, un tālāk jau tātad priekšējā detaļa ar izeju uz padusēm, priekšpusīte šobrīd top muguriņi, šis man ir vakardienas adījums, un tālāk jau tātad apvienojas un iet taisni uz priekšu, bet ko es pēc apraksta, kas man nepatika pie mērīšanas, laiviņas apaklīte, bet neskatoties uz to, mugurpuse un priekšpuse pilnīgi taisna, un tad, kad es uzvilku mugurā, man bija tā, ka man šitā iet pāri kaklam un žņaudz nost, un tāpēc es ar nepabeigtajām rindām, jūs redziet, man ir tāds tā kā padziļinājums, gan priekšpusītē, gan arī nav pavisam taisnas aizmugurē, es 3 reizes pa 8 valdziņiem ar nepabeigtajām rindām aizgāju vienā pusītē, otrā pusītē un tikai tad adīju taisni uz priekšu. Ja, redziet, ja es salieku šīs te vīlītes priekšā, lai man nav tā, ka man tas laiviņa kakls kaut kā dikti sēž augšā un žņauds, man nepatīk, man viņš aiziet tā ļoti, tā kā mazliet ar izgriezumiņu, un 2 reizes arī muguriņā, šeit gan pa 10 un 8 valdziņi, 2 pagriezieni vienā un otrā pusītē aizgāja, tā kā izveidot tas, kas nebija aprakstā, ko es pati pieliku no sevis. Šobrīd ir procesā, man ļoti patīk, kas tur izveidojas, protams, šobrīd tas visi valdziņi ir tādi, vēl nelīdzeni kā jau pirms adījuma, bet katrā ziņā adīšu, un tad, kad tas būs gatavs, tad jūs arī redzēsiet manu gatavo darbiņu. Kā jau teicu, informāciju uz aprakstiem es ielikšu apakšā. Tas ir tas, ko es esmu sastrādājusi pa visām šīm te dienām. Esmu pabijusi nometnē, esmu pavadījusi fantastiskas dienas kopā ar mazbērniem, un laikam no šī mēneša tāda vēl viena skaistuma, ko es redzēju, es varu teikt lavandu lejas, kur mēs aizbraucām ar meitu un mazbērniem un izstaigāju, un tie cilvēki, kuriem ļoti patīk daļdārzi, kuriem patīk augi un ne tikai lavandas, bet viss pārējās, tad šī ir viena no tām vietām, kur jāsaka cepuri nost saimniekiem,
par ideju, par ieguldīto darbu, lai visi tie, kuriem patīk gan lavandas, gan citi augi, gan vienkārši aizbraukt pafotografēties, ir ieguldījuši fantastisku darbu, lai mēs varētu papriecāties par to, kas tad ir redzams tur, uztaisīt bildes, pabūt dabā, papriecāties par bitītēm, kur tur bija miljoniem katrā cerā, katrā ziedu podā iestādītajā, tā kā ļoti patīkamas emocijas, un vasara turpinās, un es tev novēlu izbaudīt to līdz pēdējam mirklītim, uzkrāt saules enerģiju, lai rudenī tas viss mūs sildītu un patīkamās atmiņas mūs priecētu. Un šobrīd es tev saku uz redzēšanos, liels paldies, ka biji kopā ar mani. Ja tev patika video, noteikti uzspied īkšķīti uz augšu, un ja tu vēl neesi parakstījusies uz kamoliņu stāstiem, tad noteikti to izdari, nospiežot zvaniņu. Tādā veidā tu saņemsi ātrāk informāciju par to, ka ir iznācis kārtējais video. Katrai no jums milzīgs paldies, rakstiet savus komentārus, priecājos tos lasīt, un tieši tie ir tie, kas mani mudina filmēt, stāstīt par saviem adījumiem, un lai tev jaukas brīvdienas un atlikusī vasara. Tiekamies vēl šovasar. Atā, tā!